Sveiciens visiem entuziastu hokeja līgas skartajiem. Mani sauc Edgars Jenerts, esmu viens no 5 Latvijas hokeja fanu grupas administratoriem. Kopā noskatīsimies septembra un oktobra labākos momentus no visām 8 divīzijām entuziastu hokeja līgā. E9 3. vietā Mareks Bagājos no neērtās atdod piespēli precīzu piespēli atkārtošu Uldim Dreimanim, kuru savukārt Uldis Dreimans arī no neērtās atspēlē vārtu priekšā Staņislavam Markovičam un lielisks metiens vārtu tālajā augšējā stūrī. Netik daudz par golu, bet šis te selijs arī beigās, tas ir vienkārši fenomenāli, laikam tāds kārtīgs trekns punkts uz I. Pašās beigās, un cirks uz ledus, diemžēl aizsargi tikai noskatās uz šīm te, varētu teikt, ļoti pat meistarīgajām kustībām. Un tiešām skaists vārtu gūms 3. vietā. 2. vieta – Jānis Mucenieks ar lielisku solo gājienu. Šeit jāuzsver uzreiz arī ir aizsargs, kurš noslēdz zilo līniju, neļauj ripai šķērsot to un atstāt uzbrukuma zonu. Savukārt aizsargs atspēlē Jānim, kur tālāk jau Jānis apspēlē 2 frozen aizsargus un arī vārtsargu. Lieliski vārtsargu nosēdina uz celīšiem, atvēlk uz nērto un tālāk jau. The rest is history. Tukšos vārtos. Skaisti. 2. vieta. Udris ievada uzbrukumu no savas aizsardzības zonas, piespēlē Indēnam, kurš šķēršo zilo līniju, atspēlē Udrim, un šeit jau lieliski no-look pass. Principā uz tukšiem vārtiem, uz prukšiem vārtiem, un Auls Bērziņš pieliek lielu traknu naglu šim te vārtu gūmam. Tiešām skaisti un grūti pat noticēt, ka kaut kas tāds notiek arī E9. Tiešām apsveicam, paldies jums par šo skaisto vārtu gūmu. E9 1. vieta, Patrioti pret Priedaini. E8 divīzija, 3. vietā, Ķekava 2. Helmuts Īle, lieliski piespēles starp kājām, fenomenāls. Tiešām būtu interesanti pajautāt arī pašam Īlem, vai viņš to tiešām vēlējās tādā veidā arī izspēlēt, bet Niklaus Romanovskis vienkārši lielisks metiens tālajā apakšajā stūrī. Grūti kaut ko pārmest ir vārtsargam, neredzēja metienu, savs aizsargs bija priekšā un nesaprata īsti, kas tur notika, bet skaists vārtu gūms, tiešām skaists. 2. vieta – Ledus Veči pret Cirks uz ledus. Pirmkārt jau gribu uzteikt aizsarga par šo te tālo piespēli Reinim Ruņģim. Ruņģis, diemžēl, ripu neuztver, bet Mārs Kānīts ir pirmais pie ripas. Un šeit arī lieliski atspēle nomet Ruņģim. Vēl vien lieliski piespēles vārtu priekš Romānam Kornīšovam. Un Romāns vienkārši triec ripu vārtos. Skaists tāds tik-tak-tau. Goliņš atkal tiešām ļoti labi metiens arī tālai augšajā stūrī, neapstādinot ripu. Diezgan meistarīgi, teikšu jums godīgi, priekšējā 8 ļoti meistarīgs vārtu gūms. 1. vietā, Cirks uz ledus, E8. Vilnis Saulīts, lielisks solo gājiens aizsargam starp kājām. Pretnieka aizsargs arī nokrīt uz ceļgaliem, tur nekādu variantu aizsargam. Un kas par izgājienu tālāk uz vārtiem, cik augstasinīgi nolas vārtsargs atdod mazliet to kājstarpīt un lielisks vārtu gūms Vilnim tiešām līdz pēdējiem tāda keču cienīga pauze, metiens un vārti. E7 3. vieta mums šomēnes. Urieks Pingvīni pret pilsētas leģendām. Raivo Ginters šeit tādu ļoti labu piespēli caur bortu pēc pagrieziena. Atspēlē Tumānos, atspēlē tālāk Rudzītim. Rudzīts tāda ļoti laba pauzīt, tāda keršu cienīga pauzīt pilnīgi. Pietur un atspēlē Tomam Tumānovam uz tālo stūru, un kad liekas, ka nav vairs kur ripai sprukt, Toms tomēr atrod mazu caurumu tālajā stūrītī un pieliek lielu treknu punktu 2-2. E7 2. vietā, HK Šamans 2 pret HK Warriors. Igors Smilgiņš, lielisku reidu veids Igors Smilgiņš, viens pats savāc ripu savā aizsardzības zonā, un šeit jau redzam, kā dodas cauri 4 veseliem, 4 Warriors aizsargiem, un tāda kārtīga maziņa kustība tieši pirms paša metiena. Vārtsargs nosēžās uz ceļgaliem un zibenīgs metiens tālajā augšējā stūrī. E7 1. vietā.
Kaspars Karsunovs atdod lielisku piespēli no nērtās tālāko Večkinam un zibenīgs one-timers. Iekšā vārtsargu Padusevu, HK Warriors vārtsargs nesaprot, kas notiek, taču Rauls Rudzīts pīpē cigāru. E6, 3. vieta, Zemgales Aļņi pret HK White Wings. Iemetiens HK White Wings aizsardzības zonā, kurā viņi arī uzvar. Zibenīgi met uzbrucējs ārā, taču lieliski noslēdz zilo līniju Zemgales Aļņu aizsargs. Ieslido tālāk uz iemetiena apļa augšiņas, ļoti labi pamana savu kolēģi pie tālās štangas, un šeit ļoti laba, precīzi, spēcīga piespēle. Un tālāk jau viss, kas atliek, Rājiem Zokus pielikt noiņu un gūst skaistus vārtus. E6, 2. vietā, House of Lights pret HK White Wings. Iemetiens House of Lights aizsardzības zonā, Ingus Strots. Un šis ir viņu meistarstiķis. Šis ir meistarstiķis, ko viņš ir sarunājis ar Valēriju Ivasenko. Zibenīgs metiens pa vārtiem, ripa lido augstu gaisā, vārtsargs pat neatsit to. Un Valērijs Ivasenko ir tālajā stūrī, ir pirmais pie ripas un to triec vārtos. E6, 1. vieta, House of Lights pret Zemgales Aļņiem. Ales Nekrasovs, Kaspars Seivu Aleksam. Nu, šis man liekas pretendēs uz gada labāko seivu. Mārtiņš Soja no Zemgales Aļņiem lieliski uzsāka uzbrukumu no savas aizsardzības zonas. Tāds kārtīgs, solīds solo reids, ļoti labs ātrums, labi redz laukumu. Atspēlē Ričardam Renāram Blumenovs, kur Ričards nemet uzreiz pa vārtiem, bet izslīd mazliet tālāk uz priekšu un nomāna jau vārtsargu. Taču vārtsargs pēdējā momentā tādā kārtīgā lauvas stiepienā tiek pie ripas Kaspars Seivu. E5, 3. vieta, Leduslāči pret Mežabrāļiem. Šeit Mežabrāļi ļoti labi uzsāka uzbrukumu 2-1. Lieliski tāda kerča pauza, atspēlē komandas biedram metiens pa vārtiem. Kupfers vietā, vēlreiz ripa no aizvārds iznāk vārtu priekšā un vēlreiz Kupfers vietā. Tālāk atspēlē ripiņu pāri visam laukumam, kur pie ripas pirmais ir neviens cits kā Gatis Bite. Kas par ātrumu ir Gatim Bitem? Pirmais pie ripas un lieliski raida ripu vārtu tālajā augšējā stūrī. Vēlreiz varam paskatīties atkārtojumā. Otrais metiens Mežabrāļiem nolūst un tad ripa slīd pāri visam laukumam, kur Bite ir pirmais pie ripas no nērtās atvalk uz pareizo pusīt un metiens tālajā augšējā devītniekā. Kas par vārtiem Leduslāčiem. E5, 2. vieta, HK Ķengeraks pret HK Vitaker. Tāla piespēle, kur Vitakers aizsargs nenotver, savukārt pie ripas pirmais ir Bleidelis, tāds ļoti labs asas pagrieziens un šķēliens tuvajā devītniekā. Šim kungam nav problēmas ne tikai gūt skaistu vārdus, bet arī kārtīgi nosvinēt tos. Atkārtojumā redzam, ka ļoti labs pagrieziens un metiens, nu tiešām ļoti precīzs metiens. Pašā vārtu stūrī, un tad arī parāda visiem, uz kuru vārdu šeit avīzes nāk. E5, 1. vietā, Arta Āboli pret Steve Ice. Lielisks solo gājiens. Tomas Plume lieliski savāc ripu sarkanās līnijas, apspēlē vienu aizsargu, divus aizsargus, aizlidojas vārtiem un veic fenomenālu kustību pretējā virzienā. Nu, neviens laikam to negaidīja, ne Stīvais vārtsargs, pat ne es, skatoties šo atkārtojumu, tikai otrajā reizē saprat, kas tur īsti notiek. Nu, tiešām ļoti tāda augstasinīga un ļoti laba kustība. Pat vārtsargs aizslīd uz tālo štangu, kas arī būtu jādara, bet viņš izlien vārtu priekšā atpakaļ no tuvās. Un vārtu guvums nepārspēja. E4, 3. vieta, RSU pret pilsētas leģendām. Helmuts Īle, tikai šoreiz vārtos. Nu, vienkārši lielisku sniegumu demonstrēja Īle mums. Redzam šeit pilsētas leģendas labi aiziet uzbrukumā, atrod spēlētāju no nērtās, atdod pirmais metiens atsit Īle, otrais metiens atsit ar atstamo un trešo jau RSU aizsargs arī. Nu, tiešām komanda darbojās kā viens liels pulkstens. Fantastisks sejus, gan pirmais ar pašu pirkstu galu varam redzēt, kā atsit Īle, un otrais metiens ar ķeramo cimdu. Viņš vienkārši noķer šo te ripu un izkrīt viņam ripu pēdējā brīdī. Un
Trešo ripu jau atsit mums RSU aizsargs. Ļoti labs komandas darbs un sniegums. E4, otrā vietā. Pickains aiz vārtiem atspēlē Antonam Babuškinam. Babuškins atpakaļ Pickains un Pickains lieliski tādā solo gājienā atmuguriski izslīd vārtu priekšā un pauzē līdz pēdējam brīdim un atrod viņš stūrīti, kur iemest un gūst šos te fenomenālus skaistos vārtus, toja augšējā stūrī. E4, pirmā vietā, HKPTA pret HK Mego. Redzam, ka pirmajā piespēlē kļūdās Mego aizsargs, kuru zibenīgi pārtver Ingus Turks. Atdod piespēli Mārtiņam Beirovičam, un Beirovičs viens pats ar mazu maņkustību izvalk vārtsargu ārā no vārtiem un pavelk no ērtās uz nērto un tālāk jau ripu raida tukšos vārtos. Kaspar vārtu gūmu, skaistīgi. E2-3 divīzija, trešā vietā, Ričards Groskops. Lielisks solo gājiens no Ričarda puses. Vienmēr man ir paticis šis spēlētājs, esmu teicis tāds ozoliņu tips spēlētājs. Šeit lieliski pavalk ripu zem sevis, apspēlē aizsargu un turpina uzbrukumu. Spēlē līdz galam Ričards, un mēs redzam, pirmais metiens vārtsargs tiek ar to galā, taču otrais metiens Ričards seko savai ripai. Ripa turpat iespraucās, nu ne no kurienes. Izspraucās cauri un Ričards gūs skaists vārds un šauj bultu pāri visai Rīgai. Otrā vietā E2-3 divīzijā. Hokeja klubs Taurus pret hokeja klubu Rupuči un Kaspars Šveicers. Lielisks vārtsarga moments. Skatāmies. Šeit mēs redzam, ka kļūdās Taurus aizsargs aiz saviem vārtiem, zibenīgi Rupučiem, piespēl vārtu priekšā un Hārdijs Virsis met ripu. Taču ko dara Kaspars Šveicers? Nu, lielisks ķēriens, neatdod ne rība un ne cerības. Kaspars, paldies tev, Kaspars, skaistīgi! E2-3, pirmā vietā, Rotas, Ritvars Reimanis, atrod savu komandas biedru Dans Sedlers, atspēlē Danam, Dans atspēlē atpakaļ un līdz galam, līdz tukšiem vārtiem. Kaspars skaistām piespēlēm, vienkārši perfektī. Tā teikt, piespēlīts un iziet cauri diviem Marels Bulva aizsargiem un jau kritienā gūst vārtus. Uzvaru nesošos vārtus overtaimā. Lielisks vārtu gūms Rotām. Dārgie skatītāji, Erstelids divīzijas trešā vietā šoreiz mums Pro Latio. Piespēlē Simans Parādnieks, Silvestris Kūliņš, vārtus gūst Arnis Kusiņš. Šeit no zilās līnijas labi iespēle aizsardzībā, ripi ir gaisā, tiek nomest zemē un neskatoties piespēli savam komandas biedram, kur vārtus gūst Arnis Kusiņš. Nu, skaisti vārti tiešām. Erst divīzija laikam šomēnes ir mācījusies no mūsu E9. Vēlreiz atkārtojumā redzam, ka tiešām precīzi piespēle, nu tieši uz nūjas. Nu šeit grēks nemest iekšā, nu skaisti vārti, tiešām skaisti vārti no Pro Latio. Erstelids divīzijas otrā vieta šomēnes mums Erlands Kļaviņš ar savu lielisko solo gājienu. Marels Bulve aizsargs mēģina raidīt ripu ārā, taču Erlands pie ripas ir pirmais, apspēlē vienu otru aizsargu. Labi izslīd līdz pat vārtu gūšanas momentam, no nērtās atvalk uz ārto. Un Čalpa nav glābējis šajā epizodē. Kaspar vārtu gūmu. Skaisti! Erstelids divīzijas pirmā vietā. Rihards Paškausks piespēl Didzis Ruģelis. Šeit metiens no zilās līnijas. Pie ripas pirmais Paškausks atrod Ruģeli savu komandas biedru. Zibenīgi diagonāli piespēle no Ruģeļa Paškauskim cauri diviem aizsargiem. Un precīzs metiens vārtu tālajā stūrī. Skaisti, netverami, vienkārši fenomenāli. Skaists vārtu gūms Tērvets Bakšatiem.